dienās mums ir Saulgriežu, bet daudz svin Jāņa svētkus. Kāpēc es šodien par to runāju? Jo faktiski Saulgriežu svētki ir tie svētki, kur mēs mūsu tautu, baltu tautu, 1000 gadiem jau ir smēlusies Dievu spēku, vienotības spēku. Bet kristietības laikā pārbīdītie Jāņi, tā saucamie, mūsu tautai pārvērst nevis pa tautas vienības spēku svētkiem, kur mēs smeļamies Dievu spēku, bet dzeršanas, pārēšanās, noēšanās svētkos. Faktiski tā ir tāda liela krāpšana, ko es šodien gribēju teikt. Krāpšana, kurā mēs dzīvojam gadsimtiem. Arī šodien mums ir krāpšana. Tā saucā demokrātijas krāpšana. Tautas, suverēnas tautas varas fars, kurā mēs ejam pieņemam. Pēdējās vēlēšanas parādīja, ka aptuveni 500 000 Latvijas iedzīvotāji ir domājoši, redz šo demokrātijas svētku, šo krāpšanu, šo brīvās tirgus svētku, kā sakot, krāpšanu. Bet tomēr ir pietiekami daudz cilvēku, kas aizgāja šī demokrātijas farsa, šīs krāpšanas pavadā. Gāja piedalīties it kā savu pienākumu likt, balsot. Un kas ir noticis? Rīgas domē ievēlētās partijas cīnās pa amatiem. Vai tas patiešām ir tautas interesēs? Un ja tā iedziļinās šī pašvaldības vēlēšanas, kas pašvaldībai vajadzīgi ir? Savesti ceļi kārtībā, izglītību savest iestāt, infrastruktūru savest kārtībā. Un vai tur vajadzīgi politisku partijas kaut kāda ieteikuma? Kaut kādas politika vajadzīga šī infrastruktūras jautājumos? Nu, nav taču vajadzīgi. Ir vajadzīgs ilgtermiņa mērķis, rīcības programma un šīs programmas realizācija. Jā, iespējams ir vajadzīga tautas priekšstāv, kas seko līdz, lai tā rīcības programma tiktu realizēta, lai neizseiktu nokriet naudu. Bet šī gadījumā ir cīņa par izsaimniekošanu. Kurš kuries kaut kādu būvniecības pasākumu, kurā aizvien ir šī korupcija. Tikai viņa jau ir filigrānāk. Un faktiski mums knabi neakabam straumēm jājautā. Tu taču vienīgais, ko tu dari, uztur šo korupciju. Tu nevis cīnies ar šo korupciju, tu kaut kā cīnies ar politiskām partijām. Tas ir tāda krāpšana, tāda nelietība, ko mēs pieņemam. Bet aicinu neiesaistīties šī krāpšanā. Sajust tautas saulgriežos mūsu vienības spēku. Ticēt šīm tradīcijām, piekot, cienīt mūsu vēsturiskās tradīcijas. Jo Čečils kaut kad teica, tautai, kurā nav pagātnes, nav arī nākotnes. Un šobrīd mums faktiski to dara mūsu gadsimtiem, 1000 gadiem. Svētkus ir pārvērtuši kaut kādā Jāņu dzeršanā, 23. 24. datumā, kuram nekāda īsti nav sakara mūsu senām, 1000 gadu vecām baltu tradīcijām. Tāpēc saņemamies, pamostamies, ieraugam šo krāpšanu, nenoskatāmies apātiski, kas notiekās mūsu valstī, ka mēs grimstam miljardu parādu jūgā. Tauta izmirst, tik ielikt sociālos tīklos ziņojums, ka tauta izmirst, tauta izmirst, ko mēs varam darīt? Mēs varam darīt. Mūsu senči, latviešu strēlnieki izmainīt globālas, lielas valsts pārvaldes sistēmu. Mēs to izdarīsim. Beidzam dzīvot tādā nonīkušā, kaut kādā gadsimtiem kodētā kalpu sindromā. Mēs to varam izdarīt. Tauta saņemamies, sekojiet tautas kustībai. Mainam šo nelietību, kas apkārt. Neskatāmies apātiski, kas notiekās ar mūsu valsti, pasīvi. Riebīgi viss tas notiekās. Un pie tam vēl piedalās šī demokrātiskā farsā. Daudzi cilvēki piedalās šī demokrātijas farsā. Kāpēc? Sekojam tautas kustībai, modinam tautu, izmēžam miskešē šo naudas varu nelietīgāku no nelietīgām valsts varām, kāds ir bijis pasaulē. Paldies par jums uzmanību. Mēs ticam, mums izdosies.